Speciālistu piesaistes aktivitātē 9 miljoni latu paredzēti, lai paaugstinātu plānošanas reģionu, pilsētu un novadu pašvaldību administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaisti reģioniem un pašvaldībām. Šīs aktivitātes ietvaros pie darba reģionos varēs tikt juristi, ekonomisti, finansisti, personāla speciālisti, plānotāji un informācijas tehnoloģiju speciālisti, kurus iecerēts piesaistīt, lai nodrošinātu administratīvo kapacitāti attīstības plānošanas dokumentu izstrādēji. Projektus iesniegt šajā aktivitātē var plānošanas reģioni, Daugavpils, Rēzeknes, Jēkabpils, Valmieras, Jelgavas, Jūrmalas, Ventspils un Liepājas pašvaldības, novada pašvaldība, kas izveidota saskaņā ar likumos noteikto administratīvi teritoriālo iedalījumu, kā arī Līvānu, Madonas, Gulbenes, Smiltenes, Aizkraukles, Cēsu, Talsu, Saldus un Kuldīgas pilsētas pašvaldība, ja tā iesniedz projekta iesniegumu pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā.